Labdien! Pastāstīšu, kādā veidā varat pieteikt kļūdu, jautājumu vai ieteikumu saistībā ar savas skolas Skooljo mājaslapu. Pieņemsim, ka es savas skolas mājaslapā aktualitāšu sadaļā jaunākajā aktualitātē esmu atradusi kļūdu. Es redzu, ka šīs izceltais attēls neizskatās tā, kā tam vajadzētu izskatīties. Malas nav nopaļotas, kaut gan kopējā stilā malas ir nopaļotas. Tad tas, ko es vēlos darīt, ir pieteikt bagu, jeb pieteikt kļūdu. Ko es daru? Es eju un rakstu ej uz slīpsvītre, Skooljo, pieteikt kļūdu. Un man atverās šāda te pieteikuma forma. Svarīgi, ka pieteikuma formā ir viens jautājums vienā pieteikuma formā. Ja jums ir vairākas kļūdas, tad jūs piesakat katru atsevišķi. Pirmkārt jānorāda izglītības iestādes nosaukums. Es rakstu demo skola. Tad jāizvēlās pieteikuma veids, vai tā būs kļūda, vai tas būs jautājums, ierosinājums vai kas cits. Manā gadījumā tā būs kļūda. Tad es ievadu aprakstu par to, kāda ir šī kļūda. Ja gadījumā tā ir kļūda, kas ir nevis attēlam, bet, piemēram, kādai teksta ievadīšanai, vai kļūda, kas notiek tikai gadījumā, ja nospiež kādu pogu vai veic kādu darbību, tad jāapraksta arī šī situācija, kā lai var to atkārtot no mūsu puses, lai mēs varam saprast, kur tad tā kļūda ir. Bet šajā gadījumā es rakstīšu izceltais attēls. Aktualitātes atvērtajā skatā. Nav ar nopaļotiem stūriem. Tālāk man ir jāievada precizējoša saite, kur tieši šī problēma ir. Un šeit es vienkārši nokopēju un iekopēju šeit. Tālāk man vajag veikt screenshotu, lai man būtu kāds vizuāls apliecinājums tam, kas nav ok. Šeit es uztaisu screenshotu un ievelku to uzreiz šeit. Var arī tā, ka es uztaisu screenshotu un to saglabāju, un tad caur browse podziņu to augšu pielādēju, un es saprotu, ka tas ir augšu pielādējies brīdī, kad te parādās bildīte. Tagad lūk, parādījās bildīte, ir augšu pielādējies. Un pēdējais, kas man jānorāda, ir kontaktinformācija, lai tad, kad mēs saņemam jūsu pieteikto bagu, mēs varam ar jums sazināties un pateikt, cik grūti tas ir salabojams, vai tas ir salabojams, varbūt tas vispār nav bags, bet pārpratums. Lūk, tad es rakstu zane@demoskola.lv. Un, kad tas ir izdarīts, es spiežu iesniegt. Un brīdī, kad parādās thank you, es zinu, ka mans pieteikums ir saņemts. Mēs parasti atbildam uz pieteikumiem 3 darba dienu laikā, un tad tālāk vienojamies par to, cik ilgā laikā mēs varēsim šo konkrēto kļūdu atrisināt. Un tas arī viss par pieteikumu pieteikšanu. Paldies, ka skatījies!